Līdz grandioziem Latvijas sakopšanas notikumam lielajai talkai palikušas vien 19 dienas. Tāpēc 11. aprīlī Latvijas Universitātes aulā pulcējās talkas organizatori, koordinatori un atbalstītāji, lai pārunātu pasākumu aktualitātes un ar svinīgu lielās talkas patronu valsts prezidenta Valdi Zatleru uzrunu aizsāktu aktīvu gatavošanos mūsu zemes sakopšanai. Man liels prieks, ka man prezidenta amatā iet 4. gads un arī talkai 4. gads. Kaut kā augam kopā. Un es arī pateikšu, kāpēc es to daru. Man patīk, jo es mīlu mūsu skaisto zemi. Es mīlu arī skaisto dzimto pilsētu. Diemžēl es vēl vienreiz neesmu talkojis Rīgā. Un talkas dienas ir tās dienas, kad mēs kaut ko visu darām kopā. Un mēs nenogurstoši stāstām. Sadarbošanās starp cilvēkiem ir tas, kas mums ir nepieciešams, lai mūsu tauta un mūsu valsts kļūtu spēcīgāki, mēs būtu laimīgāki, lai mēs labāk dzīvotu. Un it kā tikai sakam, sadarbošanās, un pēc tam prasa, kur tad viņi ir? Lielā talka ir tā vieta, kur ir viss, kur ir mūsu zeme, kur ir mūsu sadarbošanās, visi mūsu cilvēki ir kopā. Un tā ir laimes sajūta. Un man ir prieks to, ka tās pamatā ir arī ģimene. Kad mazie nāk kopā, ģimenes nāk kopā, tad tas pamats, uz kā mēs būvējam savu valsti. Lielā talkā ir kopā. Un tad jau, ja kāds no tās ģimenes tā grib drusku atpūsties, vienmēr ir mazie klāt, kas saka, mēs to izdarījām, tur mēs notīrījām, tur mēs kaut ko jaunu uzlikām un nemetēt zemē neko. Ja mums pēc tam nākošais, ka tas būs jāpacēl. Un tā mēs no paudzes paudzē, no gada gadā panāksim to, par ko talkas idejas autori un arī organizētāji sapņo. Latvija, tīrākā, zaļākā zeme un laimīgākie, smaigākie cilvēki. Lai mums visiem kopā izdodas, lai mums izdodas ne tikai savākt daudz maisus, bet lai mums izdodas pavadīt labu dienu kopā un lai mūsu būtu vēl vairāk. Kā tas ir gadu no gada? Kamēr 2,3 miljoni piedalīsies talkā. Sarunāts! Līdz talkai palikuši tikai 19 dienas, un es domāju, cilvēkiem pat ir jāsāk gatavoties, iesildīties. Manuprāt, jāiztaisa kaut kāda rīta vingrinājuma, pieliekšanās, pietupšanās, smagumcelšana, jo tomēr talkā būs kaut kāds darbiņš jāpadara. Bet pieteiktās vietas grūti prognozēt. Šobrīd ir pieteikušās 303, bet lai cik vietas arī nebūtu, es aicinu katru atrast kaut kādu vietiņu, kur ieguldīt savu darbu, un šeit būtiski, kad ja mēs visi iedzīvotāji iziet tajā dienā ārā, nevis skatītos televīzijas šovu, kas notiek talkas laikā, bet iet un savu kaut kādus pusstundiņu iziet ārā, iestādīt vienu koku, vienu puķīti iestādīt, ar vienu maisu savākt ar atkritumiem. Tad tas, kas paliek un tā gandarījuma sajūta, ka tu brauc pa Latviju un pēc tam ir, tiešām tas ir tik uzskatām tīrāks un skaistāks, domāju, tā sajūta. Tā ir tik sajūta, kā tauriņa vēderā.